Labdien! Ļoti priecājos būt šodien šeit. Mani sauc Aija, kā jau mani pieteica. Esmu klīniskais psihologs un mana ikdiena saistās vistiešākajā mērā tieši ar darbu ar bērniem. Un, protams, kur bērni, tur arī neiztrūkstoši vecāki, arī ar darbu ar vecākiem, sarunām ar vecākiem, dažādu situāciju risināšanu kopā ar vecākiem. Un es tik tiešām ļoti priecājos šodien šeit būt un runāt par šīm tēmām, par drošību. Varbūt ne tik tieši skarot drošības tēmu, jo viss patiesībā, visas tēmas runājot par attiecībām ar bērniem, par vecākiem, ir zināmā mērā saistīts ar drošību. Šodien tam, kam es vēlos pieskarties, ir divas tēmas, un, protams, mēs runāsim arī pēc tam par vecumposmiem, bet pirms es sāku par to visu runāt, manī ļoti norizonēja vai ieskanējās iepriekš kolēģis teiktais par to, ko es sadzirdēju, ka nav tādas vienas brīnuma podziņas, kuru mēs varam nospiest un situāciju atrisināt. Un es piekritīšu, ka tādas gluži 100% brīnuma noiņas tik tiešām nav, bet ja mēs nedaudz tomēr mēģinam ticēt brīnumiem, tad manā skatījumā viena no iespējām, viens no tādiem lieliem pretendentiem uz brīnumu noiņas lomu ir izglītība. Manā skatījumā izglītība, zināšanas ir tā pamatlieta, par ko mums kā vecākiem ir jādomā, mums pašiem savā dzīvē, gan kad bērni vēl nav piedzimuši, bet tikai gatavojamies tam, gan kad bērni jau ir piedzimuši, rūpēties par to, lai mēs zinām, lai mēs saprotam, kas notiek, lai mēs apzināmies bērna spējas katrā vecumposmā, tās galvenās tēmas saistībā ar bērnu katrā vecumposmā, par ko mēs arī šodien pavisam īsi pārunāsim, bet vecākam ir jābūt vispirmām kārtām zinošam, jo problēmas rodas tur, ka mēs nezinām un nesaprotam, kā mums rīkoties. Līdz ar ko šīs dienas konferences man šķiet ir brīnišķīgs tāds solis ceļā uz plašākām zināšanām un līdz ar to arī tādu iespēju nodrošināt savam bērnam drošu nākotni. Kas tad ir tas drošais pamats? Man patīk vienmēr sarunu sākt ar definīcijām, jo mēs esam sanākuši šeit, lai runātu par drošu vecāku. Kas tas tāds vispār ir, tas drošais vecāks? Tad saskaņā ar vienu definīciju, ko es esmu atradusi, drošais vecāks vai tas drošais pamats, ko sniedz vecāks, ir paredzams, atbalstošs vecāks, pieejams vecāks, tāds vecāks, kurš atpazīst bērna emocijas, ļauj bērnam izpētīt pasauli un ir gatavs sniegt atbalstu, kad tas ir nepieciešams. Brīnišķīgi vārdi. Man liekas, mēs katrs saprotam šo vārdu nozīmi. Atbalsts, pieejamība, cik jauki. Jautājums, kur ikdienā tas pazūd? Kur pazūd tas, ka bērni mums neuzticā, tā bērnu uzticēšanās? Kur atrast to bērnu uzticēšanos? Kā panākt to, lai bērni mums tik tiešām stāsta to, kas ar viņiem notiek? Jo patiesībā vecāks jau nekādi nevar īsti palīdzēt, ja bērns nestāsta par šīm lietām, kas ar viņu notiek, ja neuzticās. Un šeit es nonāku pie tām divām galvenajām tēmām, ko es minēju pašā sākumā, par ko gribu šodien runāt. Viens ir saiknes veidošana ar bērnu, un otrs ir komunikācija ar bērnu. Es teiktu tā, lai kāds arī būtu vecumposms, protams, katram vecumposmam ir šīs savas nianses, bet, lai kāds arī būtu vecumposms, šīs abas tēmas, man liekas, ir tādas, galvenās, pašas svarīgākās, un mums par to ir jādomā. Jo, ja es nebūšu izveidojis saikni ar savu bērnu, tas nozīmē to, ka bērns man neuzticēsies, nezinu, vai viņš man savus noslēpumus arī uzticēs. Un savukārt komunikācija ir daļa no saiknes veidošanas. Ja tad, kad bērns, teiksim, atnāk un man uztic kādu savu stāstu, pasakam, sākam viņam uzreiz kaut ko mācīt vai teikt, kā tu runā un kāpēc tu man agrāk to neteici, vai tā kā sākam uzbrukt, piemēram. Dažādi mēs kā vecāki noreaģējam. Arī bērnam tā vēlme stāstīt un komunicēt ar mums pazudīs. Līdz ar ko šodien nedaudz vairāk runāsim par šīm divām tēmām. Un tādi 4 bloki, man liekas, vai 4 tādas pieturas punkti, par ko mēs varam runāt, lai veidotu saikni ar bērnu.
pieskāriena un emocionālā saikne. Katrā vecuma posmā, protams, tas būs atšķirīgi. Tie pieskārieni, kādus mēs bērnam veltam, kad viņš vēl ir zīdainīts, ļoti atšķirsies no tiem pieskārieniem, kādus mēs sniedzam bērnam, kad viņam jau ir tuvu 18, bet tomēr šie pieskārieni ir ļoti svarīgi. Tāpat arī ar emocionālo saikni. Saprast, pirmkārt atpazīt, saprast, kas tās pa emocijām bērnam ir, kas ar viņu notiek. Tālāk jāatceras ir arī tas, ka bērniem ir ļoti liela vēlme līdzināties saviem vecākiem. Un šis ir tāds aspekts, kas varbūt vairāk attiecas uz maziem bērniem, uz tādiem pirmskolas vecuma bērniem, jaunāko klašu bērniem. Bērni ļoti kopē savus vecākus. Viņi grib viņiem līdzināties. Viņus bieži vien interesē tās lietas, kas interesē vecākus. Un šis ir no vienas puses vienkārši patīkami un jauki. No otras puses tas mums kā vecākiem mūsu rokās iedod tādus ļoti spēcīgus, tādus instrumentus, kā šo te saikni ar bērnu veidot. Piederības izjūta. Bērnam ļoti svarīgi ir sajusties, ka viņš ir piederīgs savā ģimenē, ka viņš ir vajadzīgs saviem vecākiem. Jautājums, kā mēs to varam veidot. Nozīmīgums. Kā jebkuram cilvēkam, arī bērnam ir ļoti svarīgi justies nozīmīgam. Izstāstīšu jums dažas pavisam vienkāršas metodas, kā šo te nozīmīgumu bērnā vairot un kā palīdzēt bērnam tādam sajusties. Un atkal, šīs lietas darot, neaizmirstot par tām arī ikdienas tādā skrējienā, kas mums katram ir tomēr veidot šo te silto, stipro saikni ar savu bērnu. Pavisam īsi par pieskārieniem un emocionālo saiti. Uzspēlējiet kādu spēli ar ķermenisku kontaktu. Atceraties, ir šī spēle Twister, kādu laiku atpakaļ bija ļoti populāra, kur ir tas pieskārienu iespēja diezgan liela, aklās vistiņas, kaut kas tāds, kur jums ir iespēja savam bērnam pieskarties, viņu apķert, viņu sabužināt. Šis ļoti labi palīdz veidot saikni. Ieplānojiet piknikus, palīdziet bērnam iemācīt jums kaut ko. Šis patiesībā ir brīnišķīgi. It sevišķi pusauģiem, ar pusauģu vecākiem man patīk par šo runāt, jo pusauģu vecāki parasti ļoti uztraucās par ekrāniem, kas ir, tēma svarīga, par to ir jāuztraucās. Vai pareizāk sakot, kaut kas ar to ir jādara, ar uztraukšanos vien nebūs līdzēts, bet pamēģiniet varbūt savam pusaudzim palūgt, lai viņš jums kaut ko iemāca. Jo es pieņemu, ka daudzi vecāki nezina ne pusi no tā, ko pusauģi zina par šīm te viedierīcēm. Palūdzot pusauģa sava bērna padomu, jūs ļoti stiprināsiet saiti ar viņu. Es domāju, ka tas ir saikni ar viņu. Tas ir tāds, laba iespēja. Bērns daudz ko prot. Jā, šī te tālāk atkal par to fizisko pieskārienu veidoto saikni, matu veidošana meitai vai masāžiņas vai kaut kas tāds arī ir, ko nevajadzētu aizmirst, ka šis ir tiešām tādi brīnišķīgi instrumenti. Vēlme līdzināties vecākiem. Šeit svarīgākais, manuprāt, ir tas, un bieži vien, ar ko mēs vecāki arī drusciņi tā kā nošaujam greizi, ka mēs mēģinam bērniem tā kā izpatikt. Noskatīsimies filmiņu tādu, tā kā tev patīk, vai uzspēlēsim tā kā tev patīk vai šo vai to, tas ir jauki, tas ir ok, laiks kopā ir pavadīts un tas viss ir labi. Bet ja mēs runājam par saikni, tad ļoti svarīgi bērnam ir iemācīt to, ka mums abiem diviem ir jājūtas labi. Ja? Tad, kad mēs kaut ko darām un kāda aktivitāte, lai kāda tā arī nebūtu, mums abiem ir labi. Un mums abiem patīk šī filma un mums abiem patīk šī spēle. Un mums abiem patīk tā pārraide, ko mēs skatāmies un tā aktivitāte, ko mēs veicam. Tā kā mēģinam izvēlēties arī tādas aktivitātes gluži apzināti, kas patīk arī mums pašiem. Tas vairos arī tādu dialogu, vairāk sarunas ar bērnu. Tā kā jūs arī paši būsiet daudz iesaistītāki nekā, veicot kaut kādas tādas lietas, kas jums pašiem tā nepārāk arī patīk. Tad piederības sajūta, vai šis ir arī tas atbalsts, kā mēs varam, protams, izrādīt bērnam rūpes dažādos veidos, izrādīt to, ka teikt bērnam to, ka es esmu šeit, lai tevi atbalstītu. Un pat, ja tu šobrīd neesi gatavs runāt, es to saprotu. Tā tas notiek reizēm. Mēs neesam gatavi runāt tajā brīdī, kad it kā citiem tas šķistu pareizi, bet zini to, ka es vienmēr šeit būšu priekš tevis. Un es vienmēr tevi uzklausīšu, tad, kad tu jutīsies gatavs. Tā kā šis ir, man liekas, ļoti svarīgs aspekts, kā arī tas, ka bērnam ir jāsaprot, ka, lai kāda nebūtu tēma,
lai cik nepatīkams nebūtu notikums, par ko man ir jāizstāsta mammai vai tētim, viņi mani sapratīs un viņi mani atbalstīs. Par to mēs drusciņi runāsim arī saistībā ar komunikāciju. Parūpējieties, lai bērni dzird, ka jūs kādam stāstat kaut ko labu par viņu. Nu šeit it kā varētu no vienas puses teikt tāda spēlīšu spēlēšana un tāds teātrītis un kas, bet jūs jau nemelojat tam otram cilvēkam par savu bērnu. Jūs tik tiešām stāstat kaut ko jauku, un šis tik tiešām palīdz veidot saikni. Jā, par skolu arī ļoti, ļoti svarīgi. Bieži vien man privāti praksē, runājot ar bērniem, strādājot ar pusauģiem, es diezgan bieži tomēr dzirdu to, ka bērnam skolā kaut kas neiet, skolotājs ir dusmīgs, un vecāki bieži vien nostājas skolotāja pusē. Un es tagad nerunāju par to, ka kā lai saka, noteikti ir jānostājas kāda pusē. Jā, jūs sakat bērnam, ka esat viņa pusē, jūs viņu atbalstat, bet nedrīkst pieļaut konfrontāciju. Un bērnam nevar rasties tā sajūta, ka viņam ir jācīnās tagad pret diviem pieaugušajiem, gan pret savu vecāku, gan pret skolotāju. Ir jāizrāda sapratne un atbalsts par to, kas notiek, pat ja šīs lietas nav tās pašas patīkamākās. Un būt bērna pusē, pat ja bērns ir sastrādājis nedarbus, nenozīmē viņu attaisnot par šiem nedarbiem. Tas to nenozīmē. Būt bērna pusē nozīmē to, ka jūs saprotat, šādi ir gadījies, tas ir fakts, domājam, ko ar to tagad darīt. Jā, nākamais tāds punkts. Pasakiet paldies savam bērnam kādreiz par to, ka viņš jums kaut ko ir palīdzējis, kaut ko ir izdarījis. Tas arī ir ļoti jauka tāda pavisam vienkārša metode neaizmirst pamanīt arī pozitīvo. Ja? Es domāju, ka mēs visi vecāki varam vienoties kopīgā stāstā par to, ka bieži vien mēs grēkojam ar to, ka mēs pamanam slikto. Piemēram, tas, ka tev ir nesekmīga atzīme, piemēram, vai tu tur kaut ko neesi izdarījis, vai ir kaut kāda piezīme vai tam līdzīgi, negatīvais vērtējums. Bet tad, kad bērns pārnāk mājās ar 7. vai 8. vai 9, tas īsti netiek ievērots, jo tas jau ir normāli. Tā ir diezgan liela kļūda, jo bērnam rodas sajūta, ka gluži vienkārši, ka viņš nav novērtēts, ja, un ka vecāki nepamana arī to labo, kas viņā ir, bet tā kā koncentrējas vairāk uz kļūdām. Nozīmīgums. Un šie ir ļoti, man šķiet tādi vienkārši, bet jauki ieteikumi, ko jūs varat izmantot praktiski visos vecumos ar saviem bērniem. Protams, tad, kad viņi jau sāk drusku vairāk saprast, varbūt 2-gadniekam jūs šo nestāstīsiet, bet vecākam bērnam noteikti. Piemēram, pastāstiet bērnam, kā jūs izvēlējāties viņa vārdu. Skatāties kopā kaut kādas filmas par ģimeniskām tēmām un tā kā kontekstā izstāstiet kādu notikumu no bērnu dzīves, kad viņš vēl bija maziņš, ko viņš pats neatcerās. Izstāstiet bērnam viņa dzimšanas stāstu, kā tas bija, ka viņš dzima, kas notika, tā kā arī aplūkojot varbūt kaut kādas fotogrāfijas no bērnības un tam līdzīgi. Es ceru un es ticu, ka katram no mums ir kādas kastes ar bērnības gatavotajiem kaut kādiem darbiņiem, zīmējumiem vai apsveikumiem. Kādreiz izvēlkat šo ārā kopīgi ar bērnu pārskatiet, lai jūs bērnam nododat ziņu, cik viņš jums ir svarīgs. Un atceraties, kāpēc mēs par šo sākām runāt, vai ne? Mūsu tēma un mūsu uzdevums bija veidot saikni ar bērnu. Un kāpēc? Lai mums pēc tam nebūtu jāsūkstās vai jābēdājās par to, ka mums bērns neko nestāsta, par to, ka bērns neklausās, kad mēs viņam kaut ko stāstam, par to, ka bērns vispār mūs neklausa un ignorē. Šis ir ļoti svarīgs punkts. Ja? Bērns mūs klausīs, ieklausīsies un respektēs tikai tad, ja būs izveidota šī saikne. Tas ir visam pamatā. Un otrs tāds pamatakmens vai ķieģelītis, kā veidot to drošo komunikāciju ar bērnu un drošības sajūtu savā bērnā un uzticēšanos no bērna puses ir komunikācija. Un šeit ir daži ieteikumi, ko jūs varētu ņemt vērā pavisam vienkārši, un ikdienā varbūt mēs tam paskrienam garām, īsti neizsekojam, bet esiet uzmanīgi, ka jūs runājaties ar saviem bērniem. Tas var jums ļoti daudz ko sniegt. Pirmais, uzklausi, ja bērns tev kaut ko stāsta.
uzklausi un nesteidzies vērtēt vai dot savu padomu. Ko tas nozīmē? Pirmkārt, šī te uzklausīšanas daļa. Katram no mums ir gadījies, ka bērns mums kaut ko saka, un mēs tā kā, paga vēlāk. Kas ir ok, mēs esam cilvēki, un mums drīkst būt arī, mēs drīkstam būt aizņemti, bet tādā gadījumā mums bērnam jāpasaka, klau, piedod, 5 minūtes galīgi, tagad nevaru, iedod man 5 minūtes, pēc tam es būšu 100% kopā ar tevi. Bet bērns ir jāuzklausa, un tā kā nobīdīt maliņā viņu nevajadzētu. Tas, ko vēl nevajadzētu darīt, uzreiz mesties bērnam virsū ar padomiem. It sevišķi lielākiem bērniem, it sevišķi, ja mēs runājam par pusauģiem. Ļoti mums vecākiem patīk, un tas ir saprotams un dabiski, ka mums tā kā gribas dot uzreiz padomu, gribas to bērnu pasargāt, gribas viņam kaut ko tādu vērtīgu iedot. Un rezultātā iznāk tā, ka bērns mums uztic savu problēmu, un mēs sākam tagad viņam stāstīt, tu dari tā vai tā vai tā vai šitā. Bet patiecībā bērns vēl nav gatavs šim. Bērns jums vēlas tikai izstāstīt, kā viņš jūtas. Un pareizākais, ko jūs varat darīt, ir atspoguļot šīs te viņa izjūtas, ko jūs esat saklausījuši. Un tā kā verbāli, neverbāli, dažādos veidos, kā vien jūs spējat sniegt bērnam sajūtu, ka jūs dzirdat un saprotat, ko viņš jums stāsta. Padomi būs, bet pēc tam. Jā, atspoguļojiet emocijas, nesteidzieties risināt problēmu, parādi, ka uzticies. Un bērnam ir ļoti svarīgi saprast, sajust to, ka jūs viņam ticat, ka viņš tiks galā. Ja, ka viņš tiks galā. Šis arī ir tāds pašvērtējuma jautājums, kas būtībā runājot arī par drošību, par bērnu drošību ir ļoti, ļoti būtisks. Bērnam ar veselīgāku pašvērtējumu pilnīgi noteikti ar dažādām situācijām savā dzīvē varētu būt vieglāk tikt galā nekā bērnam, kurš īsti netic saviem spēkiem, neusticās sev. Tā kā šī te uzticēšanās, parādīšana, ka jūs uzticaties viņam, savam dēlam vai meitai ir ļoti, ļoti būtisks aspekts. Nekļūstiet par diktatoru, uzstādiet noteikumus, bet esat gatavi paskaidrot arī iemeslu, par to arī nedaudz drusciņu vēlāk, bet šis ir svarīgi. Iedomājieties tādā kārtīgā noteikumu ģimenē, kur valda ļoti, ļoti dzelžaini noteikumi. Lielākais zaudējums laikam ir tas, ka tiešām zūd tā emocionālā saikne starp ģimenes locekļiem un, protams, arī starp bērniem. Jā, noteikumiem ir jābūt, bet ir ļoti liela nozīme tam, kā jūs to bērnam izstāstat un, protams, kā jūs pēc tam sekojat līdz, lai šie noteikumi tiek ievēroti. Mēs šeit nerunājam tikai par to, ka mēs nekādā gadījumā nedrīkstam bērniem neko prasīt vai lūgt. Tieši otrādi, tas ir mūsu vecāku pienākums likt robežas un uzstādīt dažādas noteikumus. Tas ir nepieciešams, bet mums ir tas jādara ar ļoti lielu labvēlību un ar ļoti lielu mīlestību. Svarīgais punkts, kas ir par izglītību, ar ko es sāku patiesībā šīs dienas savu runu, ir iemācies kontrolēt savas emocijas. Lai varētu būt šī te stiprā klints, tā spēcīgā klints, uz kā bērns var balstīties emocionāli. Un mūsu vecāku pienākums ir būt šīm stiprajām klintīm. Mums pilnīgi noteikti pašiem ir jāiemācās tikt galā ar savām emocijām. Tas nenozīmē to, ka es savas emocijas noliedzu un es cenšos nedusmoties vai es cenšos nebaidīties vai tam līdzīgi, bet man ir jābūt savām stratēģijām, kā ar šīm te lietām tikt galā, lai es varētu sniegt atbalstu savam bērnam. Man ir jābūt stiprajai klintī. Jā, es drīkstu izjust šīs emocijas, bet man ir jāzina, kā sev palīdzēt. Un atkal mēs atgriežamies pie izglītības tēmas. Kā gan savādāk es zinātu, kā man sev palīdzēt, ja es par to neinteresētos, nelasītu, neietu terapijās vai vienkārši nekonsultētos pie speciālistiem, es to tad nevaru zināt. Lūdzu, ņemat šo te vērā. Esi vērīgs. Šis ir ļoti, ļoti svarīgi tiešām saistībā ar šīs konferences tēmu. Esi vērīgs, seko līdzi, vai tu nepamani bērnu uzvedībā kaut ko neparastu, kaut ko dīvainu, jo var būt, ka bērnam tik tiešām
ir tāds uztraukums pastāstīt, vai viņš nezin, kā pastāstīt, kas ar viņu notiek. Bet jūs to varat bieži vien brīnišķīgi nolasīt arī no viņa ķermeņa valodas un arī no tā, kā varbūt mainījušies kādi viņa ikdienas paradumi, varbūt ir kaut kādas aktivitātes, kurās viņš ikdienā ir piedalījies, tagad tas viņam vairs prieku nesagādā, varbūt viņam ir bijuši draugi, draudzenes, ar kuriem ir bijusi tāda gana liela jautrība, draugi kaut kur pačibējuši, varbūt viņš tā kā kļuvis ir ļoti miegains un vai tieši otrādi neguļ nemaz. Sekojiet līdzi arī šīm te tādām bērnu tām aktivitātēm un šīm sajūtām, jo no tām jūs brīnišķīgi varat nolasīt, ka kaut kas tur ir vai kaut kā tur nav, un tad jau mēģināt uzsākt to sarunu paši. Saikne ar bērnu. To mēs runājām jau iepriekš, es pie tā neatgriezīšos, jo tur jau daži tādi tīri praktiskie padomi arī bija. Atzinības paušana, procesa slavēšana. Veiksmīgai tādai pozitīvai, tādai siltai komunikācijai, protams, ir svarīgi tas, ka jūs bērnu arī kādreiz paslavējat, pie tam paužat tādu atzinību, pie tam neslavējat tik daudz par rezultātu, kas arī ir svarīgi, protams, tas rezultāts, bet par to procesu vai par to spēku, izturību, centību, ko bērns ielicis, lai to rezultātu sasniegtu. Tas brīnišķīgi palīdz arī stiprināt pašvērtējumu, un kā jūs atceraties, ko mēs runājām jau drusciņi iepriekš, pašvērtējums savukārt palīdz man justies drošākam un reaģēt kaut kādās situācijās droši un ar pārliecību un nebaidīties. Jā, un pašiem mums konflikta brīdī, pirms mēs sākam runāt, ļaujam emocijām norimt, un tas ļoti saistās, protams, ar to emociju kontroli, par ko mēs jau iepriekš drusciņi runājām, mācamies tikt galā ar savām emocijām. Tālāk es nedaudz, varētu tā teikt, pieskaršos tām galvenajām tēmām, kas katram vecuma posmam ir svarīgas. Un tālāk jau izejot no šīm tēmām un izejot no tā, ko iepriekš mēs runājām par šīm te praktiskajiem instrumentiem, jūs jau paši varat pielāgot, kuru no šiem instrumentiem izmantot. Jā, atceroties to, ka komunikācija, saiknes veidošana, drošas piesaistes, uzticēšanās veidošana ir jūsu lielākais uzdevums. Un tāds bruģakmenis uz veselīgām un drošām attiecībām gan ar bērnu, gan bērnam pašam tā kā drošu attiecību veidošanai ar šo pasauli. Kas ir vajadzīgs mazam bēbītim? Mazam bēbītim ir vajadzīga šī, protams, fiziskā drošība, jūsu aprūpe, jūsu klātbūtne, viņa vajadzību apmierināšana un fiziskie pieskārieni. Laikam šis ir tas vecuma posms, kad fiziskajiem pieskārieniem tiešām ir milzīga nozīme. Cik daudz jūs varat izdarīt ar fiziskajiem pieskārieniem tieši šajā vecuma posmā? Jūsu loma, lai veidotos tāda droša saikne, laicīgi reaģēt uz to, ka bērniņam kaut kas vajadzīgs, un viņš to, protams, pauž, ka viņam kaut kas ir vajadzīgs, fiziskie pieskārieni un savu emociju regulācija, jo mēs, atkārtošu vēlreiz, esam arī cilvēki pieaugušie, un arī mums var būt grūti, un skaidrs, ka bērnu dzimšana un ienākšana ģimenē prasa tādu lielu spēju adaptēties šiem te jaunajiem apstākļiem. Mums ir jāiemācās regulēt savas emocijas, un caur to mēs arī varam nomierināt savu bērnu un tādā veidā tā kā netieši regulējot viņa emocijas, ja, caur sevi, caur savām emocijām. Tālāk, drusciņi lielākiem bērniņiem, kas notiek 1 līdz 3 gadi, galvenās tēmas šajā vecuma posmā, tas ir tāda bērnam ir ļoti, ļoti liela vēlme darīt lietas pašam, vai ne? Jūs jau zināt, es pats varu, un tad es nesaprotu, kāpēc man neļauj pašam to darīt, un tā ir patiesībā tāda šajā vecuma posmā diezgan liela emocionāla krīze bērnam, jo līdz
tam apmēram 2 gadu vecumam, viņš ir saņēmis pilnu aprūpi un patiesībā visu, kas viņam ir vajadzīgs, mamma vai tētis vai abi kopā viņam ir devuši. Tagad, 3 gadu vecumā, izrādās, ka viņš nevar tā visu dabūt, izrādās, ka arī ir citi cilvēki, kuriem ir arī savas vajadzības, un un tādam mazam bērnam patiesībā ir ļoti grūti šo ziņu pieņemt, saprast, un attiecīgi arī teiksim tā, rīkoties vai uzvesties. Ja? Tas ir ļoti grūts uzdevums. Tas, kas ir drošā vecāka loma šajā vecumposmā, ir atbalstīt bērnu, palīdzēt viņa tādos pasaules izzināšanas meklējumos un aktivitātēs un nodrošināt drošību. Ja, mēs neteiksim bērnam vienmēr to nedrīkst un šito nedrīkst, tāpēc, ka viņš tik tiešām izzina pasauli. Mēs esam ieinteresēti, lai bērns izzina pasauli, bet mums ir jāsako līdzi, lai tā pasaules izzināšana notiktu drošā veidā, lai ar bērnu nekas nenotiktu. Sevišķi tas attiec uz ļoti aktīviem bērniem, ja, kā zinām, temperamenta tipi mēdz būt dažādi. Līdz ar to, jā, mēs nodrošinām drošu vidi izpētei. Šis ir arī tas laiks, kad mums ir jābūt diezgan pārliecinātiem noteikumu un robežu licējiem, jo šis ir tas vecums, kad mēs sākam jau darboties ar noteikumiem un kad ir šie te daži skaidrie stop. Ja? Par ko runājām arī jau iepriekš, kas bērnam pēc tam dzīvē tik tiešām ir jāapgūst jautājums par robežām, par savām robežām, gan emocionālām, gan fiziskām robežām, kur es otru cilvēku neesmu gatavs laist tuvāk un arī ievērot citu cilvēku robežas. Arī ir vienmēr arī tā otra puse attiecību veidošanas stāstā, vai ne, arī otrs cilvēks. Šis ir tas vecumposms, kad mēs aktīvi sākam runāt par robežām un par noteikumiem. Jā, un jūs jau varat palīdzēt saviem bērniem domāt par struktūru, rutīnu, ikdienas plāniem, nodarbībām un tam līdzīgi. Tālāk, kas mums ir galvenā tēma no 3 līdz 6 gadu vecumam? Iniciatīva un iztēle. Šajā laikā tiešām bērni ir tādi ļoti lieli fantazētāji, viņi daudz ko iedomājas un viņi ir gatavi uzņemties iniciatīvu, viņi mācās draudzēties, kas ir svarīgi. Šis ir tas vecuma posms, kad tie 5-6 gadi, kad bērns tik tiešām aktīvi ir gatavs sākt veidot attiecības ar saviem vienaudžiem, un šeit arī tad būs svarīgais tas robežu jautājums, ko jūs jau sāksiet bērniem mācīt un stāstīt, kas man patīk, kas man nepatīk, kā man pateikt to, kas man nepatīk, kā man ievērot to, ka otrs man saka, ka arī viņam kaut kas patīk vai nepatīk. Tā kā šī ir ārkārtīgi svarīgs aspekts šajā vecumposmā, veicināt draudzēšanās prasmes, ja? Un, protams, saglabāt konsekventu cieņpilnu disciplīnu, ģimenes noteikumi, protams, nepazemojot bērnu, bet skaidrojot un esot klātesošiem un esot tādiem gudriem, pieņemošiem un tajā pašā laikā ļoti noteiktiem. Jūs taču ziniet, kas notiek, ja jūs bērnam kādreiz ļaujat izdarīt to, ko parasti saprotat, ka nevajadzētu ļaut. Kas pēc tam notiek? Tā taciņa ir iemīdīta, vai ne? Un jau nākamajā reizē jums ir daudz grūtāk pie šīs te robežas vai noteikumu noturēties. Tā kā esam stipri. Tālāk, nākamais vecuma posms, kādas šeit ir galvenās tēmas. Šeit ir pašvērtējums, ja, vai nu savas kompetences vai pašvērtējumu veidošana, vai tieši otrādi, ja man kaut kas ar to nav gājis, īsti tā kā gribētos, tad manī parādās mazvērtības izjūta. Ļoti svarīgi, ja mēs runājam par bērnu drošību. Kādas ir bērnu vajadzības? Atbalsts, drošības sajūta ārpus mājām, sabalansēta brīvā laika struktūra. Kāpēc es šo šeit pieminu? Jo atkal man gribas atgriezties tomēr pie vārdiņa pašvērtējums, ko es ļoti saistu ar bērnu tādu iekšējo drošības sajūtu. Ir pētījumi, kas pierāda to, ka bērnu pašvērtējumu ļoti, ļoti palīdz stiprināt tas, ka bērnam ir kādas prasmes, ka viņš kaut ko spēj, ka viņš, vai viņš ir futbolists, vai viņš spēlē flautu, vai viņš zīmē mandalas.
Tas nav tik būtiski. Galvenais, lai bērnam patīk to darīt. Bet galvenais šī sajūta, ka es kaut ko spēju, varu, mans pašvērtējums ir nostiprināts, es jūtos kompetents, līdz ar to man ir daudz grūtāk tā kā izsist no līdzsvara. Kaut kādiem notikumiem ir grūtāk man izsist no līdzsvara. Vecāku loma. Mēs atbalstam to, ko bērns grib darīt. Un tajā pat laikā mēs... kā lai saka, turam to robežu un neļaujam bērnam laisties slinkumā. Ļoti bieži no vecāku puses ir tas jautājums, ko man darīt? Spiest bērnam iet uz pulciņā vai ne? Viņš slinko, viņam it kā patika. Tagad viņš saka, nē, ne par ko. Manā skatījumā tas ir tā, ja katram mums kādreiz uznāk slinkums. Katram. Man liekas, tāds cilvēks nav, kuram kādreiz slinkums neuznāktu. Bērnam arī tāpat. Tas ir normāli. Mums kā vecākiem ir jāatbalsta bērns, un tas nozīmē to, ka maigi noteikti, bet ar lielu mīlestību ir tomēr jāvirza tajā, ka tu tomēr ej, tu tomēr pamēģini. Pie noteikuma, ka bērnam šī aktivitāte ir tik tiešām patikusi. Es nedomāju, ka bērnam vajadzētu spiest darīt ko tādu, kas viņam nekad nav paticis. Ja? Un šeit mēs runājam par to, ka reizēm man varbūt kā mammai nav izdevies piepildīt kādu savu bērnības sapni, un tagad es savam bērnam lieku iet tajā baletpulciņā par katru cenu, bet bērnam tas nepatīk. Tas nav stāsts par to. Ja bērnam galīgi kaut kas nepatīk, nespiedīsim viņu to darīt. Tā ir briesmīga dzīve, vai ne, darīt kaut ko tādu, kas mums galīgi nepatīk. Bet, ja bērnam jebkad kaut kas ir paticis, mēs tā mīļi, maigi, bet ar lielu noteiktību virzam viņu tomēr atpakaļ tajā rutīnā. Ja? Rutīna ļoti svarīgs vārds saistībā, man šķiet, ar bērnu audzināšanu. Šeit arī pavisam īsi gribu pieminēt sadarbību ar skolotājiem. Ļoti svarīgi, es domāju, protams, liela daļa bērnu dzīves notiek skolā. Un liela daļa arī šo te nedrošo vai izaicinošo situāciju notiek skolā. Līdz ar to kontakts ar skolotāju, kontakts ar klases audzinātāju ir ļoti būtisks. Izrādiet savu interesi, runājiet, tiekaties ar savu bērnu klases audzinātājiem, lai saprastu, kas īsti notiekās. Un skolotāji, tā kā arī no jums jūtot to vēlmi sadarboties, protams, informēs jūs par gadījumiem, kad kaut kas liksies tāds vai nu aizdomīgs, vai nesaprotams. Svarīgs punkts. Un šeit jau ir lielie pusauģi, cik lieli, 12 gadīgs, vēl nav tāds īsti liels pusaudzis, 18 gadīgs, vēl ir pusaudzis, bet tūliņ jau būs no tā pusauģa vecuma ārā. Kādas šeit ir galvenās tēmas? Identitāte un autonomija attiecībās, un šis man šķiet ir tas izaicinošākais vecuma posms priekš vecākiem tieši saistībā ar komunikāciju, ko mēs runājām iepriekš. Šis ir tas brīdis, kad mēs no bērniem dzirdam to, ka es negribu stāstīt, es negribu runāt, man viss ir normāli, neko es neteikšu, nekas man nav noticis, un ko mēs kā vecāki bieži vien daram? Apvainojamies. Kas notiek, kad mēs apvainojamies uz savu bērnu? Par ko tas liecina? Ka mēs esam diezgan arī vēl varbūt drusku bērnišķīgi savā domāšanā, un mēs neatšķiram to, ka šis jaunais cilvēks ir bērns, kura smadzeņu attīstība, tā fizioloģija vēl neļauj pieņemt ļoti racionālus lēmumus, bet es esmu pieaudzis cilvēks, un man uz to jāmēģina skatīties racionāli, un jāsaprot, kas īsti te notiek. Un ja bērns ar mani negrib runāt, tas nenozīmē automātiski, ka es esmu slikta mamma. Bērns negrib runāt. Jautājums, kas notiek, ja, un kā mēs kā vecāki gudri ar šo varam tikt galā. Bieži vien tas nav stāsts par mums, bieži vien tas ir stāsts tik tiešām par pašu bērnu, par viņa bailēm, par viņa uztraukumu, un varbūt arī bailēm no jūsu reakcijas, būsim atklāti. Ja, jo mēs kā vecāki mēdzam norēģēt diezgan dažādi, kad bērns mums kaut ko tādu interesantu pastāstiem. Mūsu uzdevums, lai veidotu šo te drošības sajūtu, ir atbalstīt bērna lēmumu pieņemšanu, ka bērns jau pakāpeniski iemācās atbildību uzņemties pats, protams, tajās jomās, kur viņš jau ir kompetents, un
klausīties bez steigas un nosodījuma, šis man šķiet tāds ārkārtīgi svarīgs punkts. Mēģinam klausīties savos bērnos bez steigas un bez nosodījuma. Nedzenam uz priekšu, ja ļaujam viņam stāstīt tik, cik viņš tajā brīdī ir gatavs izstāstīt. Klausamies aktīvi, par šo jau mēs iepriekš drusciņi runājām, saistībā ar komunikāciju, un komentējam nevis nosodoši, nevis uzreiz sniedzot kādus padomus, bet komentējam tikai tā kā atspoguļojot bērna emocijas, kā viņš tajā brīdī jūtas. Jā. Protams, šeit ir pieminēts skaidrās robežas par drošību, ka mēs tur pārunājam vielu lietošanu, cikos tu drīksti būt ārā un cikos tev jābūt mājās, vai ne? Šīs visas ir svarīgas lietas, un mums kā vecākiem pie tā ir jāturās. Un tomēr atcerēsimies, ka, piemēram, jautājumā par vielu lietošanu, vismaz manā praksē ļoti bieži es saskaros ar situācijām, ka bērni, dažādas lietas, vielas lieto tad, ja viņi ir tādā sistēmā, kur arī šis notiek. Ja? Tas nav vienmēr tā, bet diezgan bieži. Tā kā skatīsimies arī uz saviem paradumiem, kas ar mums notiek. Cik lielā mērā mēs bērniem aktualizējam veselīgu dzīvesveidu, bet paši varbūt sēžam divāniņā ar pulti rokā vai telefonu, vai ne? Svarīgas lietas, šīs ir svarīgas lietas. Lai neveidojas tas dubultais standarts, vai ne, par ko mēs bieži runājam, ka it kā vārdos es saku vienu, patiesībā es daru kaut ko citu, un tad ir tāda dilema bērnam, ja, vai man ticēt tai teorijai, vai man sekot tai praksē. Jā, un tālāk jau, kad cilvēks ir pieaudzis, kas tad ir tas? Tā ir tā pieaugušā dzīve, vai ne? Un tā jau ir neatkarība. Tā galvenā tēma ir neatkarība, un vecāka atbalsts jau šī brīdī ir tiešām tāds drošības avots, sarunu biedrs un tāds partners vai līdzgaitnieks. Un tā kontrolas funkcija jau, protams, mazinās. Protams, mēs vēl varam daudz ko savam bērnam iemācīties, ja vien viņš vēlas, ka mēs viņam kaut ko mācam, ja? Tas arī ir būtiski. Pavisam īsi, cik mums laiks ir palicis, mēs tagad pārunāsim to, kā tad vecākam pašam saglabāt to savu drošo pamatu, jo, kā es vairākas reizes jau esmu šīs te runas laikā pieminējusi, mēs arī esam cilvēki, un mums jau arī tas trauciņš ir jāuzpilda, vai ne, jo nav viegli visi šie jautājumi, par ko mēs runājam. Izglītošanās man šeit ir minēta kā 3. punkts. Es viņu atļaušos tomēr pavilkt uz augšu un teikt, ka izglītošanās manā skatījumā ir 1. punkts. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, kas notiek ar bērnu, kāpēc viņš šādi uzvedās, tā kā viņš uzvedās, kāpēc viņš tā saka, kā viņš saka, ļoti daudzas problēmas atrisinās. To tik tiešām rāda daudz piemēru no manas prakses. Tajā brīdī, kad es saprotu, kas tur notiek un kāpēc tas bērns tā rīkojas, man kļūst daudz vieglāk, jo es zinu, kas man jārisina. Kamēr es to nesaprotu, es patiesībā nezinu, kas man jārisina, un tad es tur tā kuļos un maļos pa tām situācijām, vai ne? Bet tad atkal, ja mēs runājam paši par sevi, mācamies regulēt savas emocijas, parūpējamies arī par sevi, ņemam vērā arī par šīm te pamatvajadzībām, pavisam fiziskajām, ķermeniskajām, kas arī mums kā pieaugušiem ir svarīgas, nodrošinām sevi ar fiziskām aktivitātēm, svaigu gaisu, normālu pārtiku un nepārēdamies, bet arī nedzīvojam badā, vārdu sakot, parūpējamies par sevi. Sociālais atbalsts ir nepieciešams profesionāla palīdzība, ir brīnišķīgas programmas, joprojām tā pati BA programma, kas ir jau gan tāda gana sena, bet tomēr tā joprojām arī mūsdienās ļoti aktuāla, un mūsdienās, protams, ir iespēja daudz un dažādus kursus apmeklēt, informāciju iegūt, sekojiet vienīgi līdzi tam, kas ir šīs informācijas avoti un kas ir šie te profesionāļi, kas to pasniedz. Gluži praktiski rīki. Elpošanas prakses strādā visiem tiem, kuri joprojām domā, ka elpošanas prakses ir kaut kas tāds dīvaini ezotērisks, viņas strādā. Un mēģiniet praktizēt apzinātību, lēnās elpas, kas brīnišķīgi palīdz nomierināties ikdienā. Plānojiet savu laiku, lai jūsu prātos, jūsu dzīvēs būtu pēc iespējas mazāk hausa un neparedzamības. Protams, ka neparedzētie notikumi būs
un nāks, tāda ir šī pasaule, tāda ir šī dzīve, bet tomēr ar plānošanu jūs varat tā kā no daļas no problēmām izvairīties. Un varbūt padomājiet par tādu pašpalīdzības plānu arī sev paši krīzes gadījumos. Ja nu tik tiešām kāda krīze notiek, ko man darīt tajā brīdī, kur man vērsties pēc palīdzības, kas būs tas profesionāls, kas vislabāk varēs mani atbalstīt. Varbūt man nevienmēr vajag profesionāli, varbūt man ir ļoti, ļoti laba mamma vai tuva draudzene, kas ir gatava ar mani par šīm lietām runāt un arī pieņemt kādu pavisam vērtīgu lēmumu. Jā, ar to arī es šodien savu uzstāšanos beidzu. Milzīgs paldies jums par dalību, par klausīšanos. Es ceru, šis bija noderīgi.